Esiet sveicināti! Paldies visiem klātesošajiem, paldies arī tiem, kuri ir pieslēgušies tiešsaistē. Ļoti novērtēju gan tos, kuri saprot, kas notiek, gan tos, kuri skeptiski smīn un nesaprot, par ko mēs te vispār cepamies. Es runāšu ļoti ātri, jo man ir diezgan apjomīgs materiāls. Uzreiz pasaku, ka man nebūs gluži tas, kas bija pieteikts, tā kā tiesiskuma izvērtējums, ja? Un ātri jārunā, tāpēc, lai Andris nesāktu burkšķiet. Esam novesti līdz tam, ka zinātniskais sociālisms ir pārņēmis globālo pārvaldību. Mana prezentācija būs vairāk kā tiesību filozofiska analīze, kā tas tika realizēts, jeb kā sabiedrību un ikvienu individu pamazām soli pa solītim ievilināja tur, pie kā esam nonākuši. Arī vēja enerģijas un vispār zaļās enerģijas attīstības jomā. Neatreferēšu, cik kādas un kāda līmeņa tiesību normas tiek pārkāptas ar vēja elektroenerģijas ieviešanas un attīstības projektiem. Par to ir runājuši daudzi speciālisti, politiķi un juristi. Mans vēstījums būs vairāk sabiedrības informēšanai ar mērķi motivēt aizdomāties, kā ar cilvēci tik radoši varēja un var nomanipulēt. Zinu, izklausīsies sarežģīti, taču paturam prātā, ka prezentācijā aprakstītie procesi ir daudzu gadu, pat 10 garumā mērķiecīgi attīstīti un ieviesti, un viena no jomām, kurā tie šobrīd izteikti izpaužas, ir tā sauktais zaļais kurs, kur ietvaros esam pakļauti faktiski terorismam pielīdzināmam apdraudējumam arī mūsu Saldus novadā. Kas man jāspiež? Tiesiskajā regulējumā zinātniskās paradigmas tagad regulāri tiek iestrādātas kā izpildāmi standarti, pārveidojot zinātniskās teorijas un metodoloģijas par juridisko doktrīnu. Šīs transformācijas pagrieziena punkts bija 1992. Gada Rio de Janeiro zemes samits, kurā tika noteikts princips, ka starptautiskajiem vides tiesību aktiem jābalstās uz zinātniskiem novērtējumiem, nevis uz tradicionālajiem suverenitātes, īpašuma tiesību vai demokrātiskas pārvaldības juridiskajiem principiem. Rio de Janeiro konferencē uzsvars uz ilgtspējīgu attīstību radīja tiesisko regulējumu, kas, nosakot pieļaujamo cilvēka darbību, ir pakļauts zinātniskajām atziņām un ietekmes uz vidi novērtējumu un zinātniski riska novērtējumu kļuva par pamatu juridiskiem lēmumiem par zemes izmantošanu, resursu ieguvu un ekonomisko attīstību, faktiski pakārtojot iedibinātos juridiskos principus zinātniskiem spriedumiem. Mūsdienu centieni atzīt ekocīdu par kriminālu sodām noziegumu ir loģiski šī procesa kulminācija. Pārvēršot spekulatīvas zinātniskas koncepcijas par planētas robežām un ekosistēmas integritāti, par potenciāliem noziegumiem pret cilvēci, par kuriem var saukt pie atbildības starptautiskos tribunālos. Tiem, kas nezina, ekocīds ir nelikumīgas apzinātas darbības, kuras spēja rezultēties vai ir kļuvuši par nopietnu un plašu vai ilgtermiņa apdraudējumu apkārtējai videi. Lai arī cilvēki, jeb antropogēna ietekme uz vidi nav sinonīmiski tādiem smagiem noziegumiem kā genocīds, ņemot vērā noteiktus apstākļus, ekocīdu pēc smaguma varētu pielīdzināt noziegumiem pret cilvēci vai pat genocīdam. Latvijas normatīvos aktos šis termins nav minēts, un līdz ar to tā definīcija līdz šim vēl nav tikusi oficiāli pieņemta un skaidrota. Arī Eiropas Savienības normatīvos aktos nepastāv konkrēts skaidrojums, taču priekšlikumā direktīvai par vides kriminālu tiesisko aizsardzību tiek skaidrots. Ja noziedzīgs nodarījums pret vidi rada būtisku un neatgriezenisku vai ilgstošu kaitējumu visai ekosistēmai, tam vajadzētu būt atbildību pastiprināšanam apstāklim tā smaguma dēļ. No šī skaidrojuma izriet, ka, lai kvalificētu noziedzīgu nodarījumu pret vidi kā ekocīdu, tam ir jābūt pirmais būtiskam, otrs neatgriezeniskam vai ilgstošam, un trešais vērstam pret visu ekosistēmu. Tā vietā, lai likums kalpotu kā ārējā zinātniskās darbības kontrola, jurisprudence arvien vairāk pieņem zinātnisko autoritāti kā pamatu, lai noteiktu, kas ir pamatoti pierādījumi, pieņemams risks un leģitīmas zināšanas. Ekonomikas politika ir pārstrukturēta, balstoties uz zinātniskiem modeļiem, kas apgalvo, ka objektīvi mēra lietderību, efektivitāti un optimālu resursu sadalījumu.
Bet pamatā esošā struktūra atkārto Britu namu clearing house modeli, kas radās 1850. gados, šķietama decentralizācija maskē centralizētu kontroli. Jūlija Volfa 1892. gada priekšlikums šo sistēmu internacionalizēt, izmantojot ar zeltu nodrošinātus certifikātus, bija paraugs. Savukārt, Edvarda Bernsteina ētikas revizionisms sniedz morālu pamatojumu publiskā un privātā sektora darbībai, kas kalpo kopējam labumam. Korporatīvā pārvaldība tagad darbojas izmantojot vīdes, sociālo un pārvaldības sistēmu reitingus, ieinteresēto pušu sistēmas un ilgtspējas rādītājus, kas darbojas kā klīringa mehānismi. Uzņēmumi šķiet autonomi, bet tiem ir jāpieņem lēmumi, izmantojot starpnieku institūcijas, reitingu aģentūras, standartizācijas iestādes, kas uztur attiecības ar centrālajām iestādēm, kurām ir galīgās pārsvara tiesības. Neatbilstības rezultātā netiek piemērotas juridiskas sankcijas, bet investīciju atsaukšana un tirgus izslēgšana, tādējādi padarot atbilstību šķietam brīvprātīgi, vienlaikus radot sistemātisku atkarību. Iekļaujošā kapitālisma parādīšanās pabeidz šo pārveidi, iekļaujot ekspertu izstrādātos sociālās atbildības standartus pašā kapitāla sadalē. Tā vietā, lai demokrātiski apspriestu ekonomiskās vērtības, uzņēmējdarbības lēmumi tiek pieņemti, izmantojot zinātnisku izmaksu un ieguvumu analīzi un ietekmes uz ieinteresētajām pusēm mērījumus. Un starptautiskās organizācijas, piemēram, Pasaules ekonomikas fórums, kalpo kā leģitīma sociālā progresa rādītāju arbitri. Ekonomiskā brīvība tiek saglabāta formāli, bet likvidēta pēc būtības. Tieši tāpat kā klīringa modelis sola autonomiju, vienlaikus nodrošinot kontroli. Korporatīvā pārvaldība aizvien biežāk savu leģitimitāti iegūst no zinātniski pamatot standartu ievērošanas, nevis no demokrātiskas atbildības vai tradicionālās uzņēmējdarbības ētikas. Ar kritiskās domāšanas un ētiskās atbildības veicināšanas lozungu šīs programmas patiesībā māca piekāpties starptautiskajai ekspertu vienprātībai jautājumos, sākot no klimata pārmaiņām un beidzot ar cilvēktiesībām. Tādējādi efektīvi audzinot cilvēkus, kuri uzskata vietējo demokrātisko līdzdarbību par provinciālu, bet zinātniski pamatotu globālo pārvaldību par morāli augstāku. Tā vietā, lai veicinātu intelektuālu autonomiju, mūža izglītības sistēmas rada iedzīvotājs, kas ir atkarīgi no akreditētām institūcijām, kuras pastāvīgi sniedz norādījumus par pieņemamiem uzskatiem un uzvedību, nodrošinot, ka tradicionālos gudrības avotus, ģimeni, kopienu, reliģiskās institūcijas, kultūras prakses sistemātiski izspiež zinātniskās autoritātes, kas pretendē uz ekskluzīvu piekļuvi objektīvām zināšanām par cilvēku uzplaukumu un sociālo organizāciju. Rezultātā tiek radīti globāli vienveidīgi subjekti, kas pakļaušanos ekspertu norādījumiem izjūt kā personisku pilnvērtību un intelektuālo izsmalcinātību, nodrošinot zinātniskās pārvaldības reproducēšanu, radot paudzes, kuras instinktīvi uztver morāles jautājumus kā tehniskas problēmas, kur risināšanai nepieciešams specializētas zināšanas. Teritoriālās attīstības joma atklāja, kā starptautiskās zinātniskās organizācijas ir efektīvi aizstājušas valstu suverenitāti ētikas standartu noteikšanā. Un globālos pētniecības protokolus un vides politiku nosaka nevis vietējie demokrātiskie procesi, bet gan starptautiskie ekspertu tīkli. Aldo Leopolda ietekmīgā zemes ētika, kas izvirzīja zinātniskos ekspertus kā biotiskās kopienas integritātes skaidrotājs, bija intelektuālā pamatprincipa kopuma aizsākums, lai uz cilvēku orientētu teritoriālo pārvaldību aizstātu ar zinātniski noteiktām vides prioritātēm. Savukārt, vides aizsardzības iestādes sistemātiski pārvērta šīs idejas politikas sistēmās, kas pilnvaras pār zemes izmantošanu no vietējām kopienām nodeva dabas aizsardzības ekspertiem. Ētikas pamatnostādņu saskaņošana kalpo kā mehānisms rietumzinātnisko paradigmu uzspiešanai dažādos kultūras kontekstos, sistemātiski izspiežot vietējās zināšanas sistēmas un vietējos morāles pamatprincipus zem universālas zinātniskās patiesības karoga. Geogrāfiskās atšķirības resursu pieejamībā tiek no jauna definētas kā tehniskas problēmas, kas prasa zinātnisku pārvaldību, nevis kā politiskās varas vai kultūras autonomijas jautājumu.
un saglabāšanas zinātne kalpo kā mehānisms, kas ļauj faktisko suverenitāti pār teritoriju no demokrātiskām iestādēm nodot starptautiskiem ekspertu tīkliem. Šī sistēma sistemātiski likvidē tradicionālos teritoriālās pārvaldības veidus, no pamatiedzīvotāju pārvaldības prakses līdz vietējai demokrātiskai kontrolei pār zemes izmantošanu, par labu zinātniski noteiktām saglabāšanas prioritātēm, kas ērti atbilst to starptautisko organizāciju interesēm, kuras cenšas pārvaldīt planētas resursus saskaņā ar ekspertu izstrādātiem protokoliem. Demokrātiskā pāraudzība darbojas iepriekš noteiktu tehnisku parametru ietvaros, kurus pilsoņiem trūkst pilnvaru apstrīdēt. Un kopīga organizatoriskā apziņa faktiski likvidē spēju sistēmiski iebilst. Vietējās iestādes, tostarp pašvaldības, darbojas šķietami autonomi, vienlaikus paliekot atkarīgs no augstāka līmeņa apstiprināšanas funkcijām, kas ārkārtas apstākļos var ignorēt vietējos lēmumus, un tas ir kļuvis par sistēmas pastāvīgu iezīmi. Tā ir subsidiaritātes konkrētā nozīme, nevis patiesa decentralizācija, bet gan stratēģiska lēmuma pieņemšanas pilnvaru izvietošana jebkurā līmenī, kas kalpo centrālajai kontrolei. Vides politika tiek subsidiarizēta ar globālām institūcijām, jo klimats esot planētas mēroga jautājums. Vietējās demokrātiskās preferences tiek ignorēts, jo ekspertiem esot lielākas zināšanas. Indivīda tiesības kļūst atkarīgas no tā, vai viņš pilda pienākumus, ko noteikušas it kā pilnvarotas iestādes. Viss ģenialitāte slēpjas tajā, ka šī hierarhiskā kontrole šķiet neizbēgama un izdevīga. Katra krīze, finanšu sabrukums, ārkārtas situācijas veselības jomā, enerģijas nepietiekamība, vides apdraudējums parāda it kā nepieciešamību pēc koordinācijas nākamajā līmenī. Valstu valdības it kā nespēja risināt klimata pārmaiņu problēmu. Demokrātiskās institūcijas nespēja apstrādāt sarežģītus tehniskos jautājumus. Katra ekspertu pilnvaru paplašināšana tiek pasniegta kā nenovēršama nepieciešamība, nevis sistemātiska sagrābšana. Tā sauktajā clearinghouse hierarhijā ir nepieciešama izpildes mehānismi, lai nodrošinātu atbilstību bez atklātas piespiešanas. Ir ieviestas divas galvenās sistēmas – profesionālās disciplīnas sistēmas un informācijas kontrolas aparāts. Profesionālā kontrola notiek izmantojot ētikas kodeksus, kas institucionālo pakļautību pārvērš par morālu pienākumu. Zinātniekiem par klimata modeļu apstrīdēšanu vai pretēju apgalvojumu paušanu attiecībā uz klimata pārmaiņām draud ētikas pārbaude. Matemātiķi riskē ar karjeras sekām par tādu modeļu izveidi, kas ir pretrunā ekspertu vienprātībai. Uzņēmumu vadītājiem ir jāpierāda atbilstība vides, sociālo un pārvaldības rādītāju ietvariem, pretējā gadījumā viņi saskaras ar investoru pazušanu un regulatīvo spiedienu. Tie nav atsevišķi gadījumi, bet gan sistemātisks disciplinārais aparāts, kas paredzēts, lai izskaustu disidentismu profesionālajās klasēs. Ētikas ietvars ir izšķirošs, jo tas pretestību padara ne tikai nepareizu, bet arī amorālu, vienlaikus dodot tiesību aizsardzības iestādēm morālu varu iznīcināt karjeru bez tiesvedības. Informācijas kontrole tiek īstenota, izmantojot faktu pārbaudas, satura moderēšanas un mediju pratības sistēmas. Tā sauktās ekspertu iestādes pilnībā pārņem informācijas sistēmas. Mēs taču to redzam arī šajā jautājumā. Alternatīvas perspektīvas tiek izskausts nevis ar atklātu cenzūru, bet gan ar ētisku sistēmu palīdzību, kas atšķirību no ekspertu konsensa definē kā maldināšanu vai dezinformāciju. Tiesības tikt aizmirstam kalpo kā mehānisms neērtu vēstures liecību dzēšanai, bet mēdīju lietot prasmes programmas māca iedzīvotājus paļauties uz autoritātēm, nevis patstāvīgi izvērtēt pierādījumus. Rezultātā veidojas informācijas vide, kurā ekspertu vienprātība šķiet pārliecinošāka nekā tā ir patiesībā. Sistemātiski maldinot demokrātisko sabiedrību par patiesu zinātnisko nenoteiktību un likumīgām politikas alternatīvām. Un spilgts vēsturisks piemērs, kā tika izveidots ekonomiskās kontrolas paraugs, izmantojot morālu autoritāti, ir Enron sabrukums 2001. gadā,
Un ir pamats uzskatīt, ka attiecībā uz vēja enerģijas attīstības procesiem mūsu valsts teritorijā notiek stipri līdzīgi procesi. Tiem, kas nezina, varu īsi paskaidrot, ka Enron sabrukums 2001. gadā bija grandios finanšu skandāls, kas noveda pie uzņēmuma bankrota. Tika atklāts, ka Enron, kas savulaik bija vadošais enerģētikas preču un pakalpojumu uzņēmums ASV, bija iesaistīts plašā krāpšanā grāmatvedībā, kas galu galā noveda pie tās sabrukuma. Uzņēmuma finansiālo stāvokli, par kur tas ziņoja, uzturēja institucionalizētu, sistemātisku un radoši plānotu grāmatvedības krāpšanu. Enron sabrukumam bija ievērojams sekas, tostarp tūkstošiem darbinieku tika zaudēts darba vietas un pensijas, bet ieguldītāji cieta milzīgus finansiālus zaudējumus. Vairākiem vadītājiem tika izvirsītas apsūdzības krimināllietās un skandāls izraisīja nozīmīgas regulatīvās reformas. Kā zināms, viss ģeniālais ir gaužām vienkāršs. Un kāpēc gan pārbaudītas metodas nepilietot vēl un vēl, ja tās labi strādā? It īpaši tik radošā, iztapīgā, ar merkantiliem un pakrāvīgiem ierēķiem pārbagātā valstī kā Latvija. Nekā personīgi. Tā vietā, lai veiktu tiešu regulatīvu uzraudzību, korporācijas demonstrē atbilstību ekspertu izstrādātām ētiskām sistēmām, vides, sociālo un pārvaldības radītāju reitingiem, ieinteresēto personu pārvaldībai, korporatīvās sociālās atbildības rādītājiem. Neatbilstības rezultātā netiek piemērots juridiskas sankcijas, bet gan tiek atsauktas investīcijas, atcelt apdrošināšanu un izslēgta piegādes ķēde. Kas vēl būtiski? 1993. gada starpkonfesiju deklarācijā par uzņēmējdarbības ētiku, ko 8 gadus pirms Enron sabrukuma pilnībā izstrādāja Edinburgas hercogs princis El Hassan Bil Talal un Evelīna de Rothschild, kāds interesants uzvārds, vai ne? Jau bija izklāstīta visa sistēma, kas būtu steidzami jāievieš pēc krīzes. Šāda risinājuma iepriekšēja izvietošana atklāja projekta sistemātisko raksturu. Krīzes rada sviras efektu, bet institucionālajie risinājumi tiek izstrādāti gadu desmitiem iepriekš. Un būtiski, ka Enron modelis parādīja, kā panākt, lai uzņēmuma atbilstība šķiet brīvprātīga, vienlaikus radot sistemātisku atkarību. Uzņēmumi paši izvēlas pieņemt vides, sociālo un pārvaldības radītāju sistēmas un ieinteresēto personu pārvaldību, taču bez atbilstības nodrošināšanas piekļuva tirgumu kļūst neiespējama. Ekonomiskā brīvība tiek saglabāta formāli, bet likvidēta pēc būtības. Tiesību un ētikas sistemātiskas aplūšana ir tāda pārvaldības modeļa pilnveidošana, kas raksturoja 20. gadsimta sliktākos totalitāros režīmus. Hitlera diktāts, ka totālā valsts nedrīkst zināt atšķirības starp likumu un ētiku, tika īstenots ar identiskiem mehānismiem dažādos veidolos nacistiskajā Vācijā, Padomju Savienībā un fašistiskajā Itālijā, neraugoties uz to it kā ideoloģiskajām atšķirībām. Schēma bija konsekventa. Graut esošās institūcijas, uzbrukt tradicionālajiem autoritātes avotiem, radīt pastāvīgu krīzi, kas prasa ekspertu vadību, aizstāt tiesisko regulējumu ar ētiskiem mandātiem, izskaust atšķirīgo viedokli kā morālu kļūdu, nevis kā leģitīmas domstarpības. Rezultāts bija patvaļīga vara, kas maskēta kā morāla nepieciešamība. Tieši tas, ko mēs šodien novērojam globālā mērogā, diemžēl arī nacionālajā mērogā. Mūsdienu īstenošanā tiek izmantotas identiskas metodas, tātad tradicionālās institūcijas tiek sistemātiski grautas, izmantojot ētikas kritiku, reliģiskās un kultūras autoritātes tiek pakārtotas zinātniskai ekspertīzei, pastāvīgās ārkārtas situācijās tiek ignorēti demokrātiskie procesi, tiesiskais regulējums tiek aizstāts ar ekspertu izstrādātām ētikas vadlīnijām, atšķirīgs viedoklis no ekspertu ieskatiem tiek patoloģizēts kā morāla kļūda, psiholoģiski traucējumi vai drošības apdraudējums. Vienīgā atšķirība ir izsmalcinātība. Ja 20. gadsimta totalitāristi darbojās ar primitīvu politisko aparātu, tad šī sistēma darbojas izmantojot tehniskās zināšanas un morālo autoritāti. Tas padara to daudz viltīgāku, jo pretošanās šķiet ne tikai veltīga, bet arī amorāla. Apšaubīt ekspertu vienprātību ir ne tikai nepareizi, tas ir ētiski bezatbildīgi, zinātniski analfabētiski un sociāli patoloģiski. Jūs saprotat, ka es ironizēju, vai ne? Nākamais piemērs ir Zemes harta.
kas ir šīs jaunās pārvaldības formas konstitucionālais pamats. Tā tika izstrādāta 6 gadus ilgušās vispasaules apspriedēs no 94. līdz 2000. gadam, ko pāraudzīja Moris Strongs, Mihails Gorbačovs un Stevens Rokfellers, atkal tas uzvārds, vai ne? Un ar to tika izveidota institucionālā struktūra globālai pārvaldībai, izmantojot globālo ētiku. Un zemes kartes būtība ir tās visaptverošajā darbības jomā. Šī zemes harta ir cilvēku deklarācija par globālo savstarpējo atkarību un vispārējo atbildību, kas satura fundamentālus pamatprincipus tādas pasaules izveidei, kurā valda taisnīgums, ilgtspējība un miers. Šeit pilnīgi gribās paklusēt, bet man jāiet tālāk. Katrs cilvēka darbības aspekts tiek pakļauts ētiskam novērtējumam saskaņā ar ekspertu izstrādātajiem ilgtspējas rādītājiem. Īpašuma tiesības kļūst atkarīgas no tā, vai tās kalpo kopējam labumam, kā to noteikuši starptautiskās iestādes. Demokrātiskie procesi tiek pakārtot tehniskai ekspertīzei planētas jautājumos. Individuālās tiesības tiek pārveidotas par kolektīviem pienākumiem, ko īsteno ar globālu iestāžu starpniecību. Vissvarīgākais ir tas, ka zemes harta nosaka juridisko ceļu šai pārveidošanai, un starptautiskie juristi nepārprotam atzīst tās potenciāli kļūt juridiski saistošai, izmantojot dažādus ceļus, no kuriem vistiešākais ir ANO rezolūcijas atzīšana. Katra joma, tostarp enerģētikas, tagad darbojas saskaņā ar ekspertu izstrādātiem atbilstības standartiem, kuros demokrātiskā atbildība ir pakārtot ētiskam novērtējumam. Filozofiskais pamats ir sistemātiski individuālo tiesību pārveidošana par kolektīviem pienākumiem, intelektuālā attīstība no universālās morālās atbildības caur bezgalīgo atbildību par citu, līdz vides un paudžu atbildībai. Un tas viss kopā veido 3 dimensiju kontrolas matricu. Sociālais taisnīgums, kur tiesības nodotas kolektīvām iestādēm, vides taisnīgums, kur individuālās darbības pakļautas planētas novērtējumam, un paudžu taisnīgums, kur pašreizējie lēmumi pakļauti ekspertu prognozēm par ietekmi nākotnē. Īstenošanas mehānisms darbojas ar atbildības jeb dinamiskā komponenta starpniecību, kas nodrošina pastāvīgu tiesību un pienākumu līdzsvara atjaunošanu, jo ētiskie ietvari taču attīstās. Tas rada sistemātisku ekspertu pilnvaru paplašināšanos, vienlaikus saglabājot atsaucīgas pārvaldības šķietamību. Sistēma panāk visaptverošu kontroli, radot iespaidu, ka pretošanās ir amorāla. Netiek izmantota fiziska piespiešana, taču tiek īstenota demokrātiskas pārvaldības pārveide par ekspertu pārvaldību, kuras pamatā ir mainīgi ētiskie pilnvarojumi. Labas pārvaldības sistēmām bija nepieciešams globāls izmēģinājuma poligons un īstenošanas mehānisms, lai pirms vispārējas ieviešanas uzlabotu to efektivitāti. Starptautiskās attīstības programmas bija ideāla laboratorija. Jaunatīstības valstis, kas izmisīgi lūko pēc palīdzības, kļuva par labprātīgiem pārvaldības eksperimentu subjektiem, bet palīdzība nabadzīgajiem nodrošināja neapstrīdamu morālu pamatojumu visaptvarošai institucionālai pārveidošanai. Un Džefrijs Saks ir piemērs sistemātiskai koordinācijai visos īstenošanas posmos. Viņa karjeras sākumā īstenojot ekonomikas šoka terapiju, Austrumeiropā un Krievijā tika pārvaldīti mehānismi ātrai institucionālai pārveidošanai krīzes apstākļos. Vēlāk viņš vadīja ANO 1000 gadus attīstības mērķu īstenošanu, pārvēršot šos paņēmienus ilgtspējīgas attīstības sistēmās, kas noteica, ka palīdzība ir atkarīga no ekspertu izstrādātu pārvaldības sistēmu pieņemšanas. Viņa nozīmīgā loma zemes hartas iniciatīvā parāda, kā vienas un tās pašas personas organizē šķietami atšķirīgas norises gadu desmitiem. Ilgtspējīgas attīstības aparāts darbojas, izmantojot sarežģītu nosacītas pārvaldības matricu valstīm, kas saņem attīstības palīdzību, un šeit atceramies par Eiropas Savienības fondiem zaļā kursa attīstībai. Šīm valstīm ir jāpierāda atbilstība labas pārvaldības principiem – pārredzamība, pārskata atbildība, līdzdalība, lēmumu pieņemšanā un tiesiskums, ko nosaka un novērtē starptautiskas ekspertu struktūras. Visļaunākais ir tas, ka tā tiek radīta laboratorija, kurā tiek izmēģināts pārvaldības tehnoloģijas, kas pēc tam tiek eksportētas uz attīstītajām valstīm.
Piemēram, Kenijā ieviestās digitālās identitātes sistēmas kļūst par paraugu Eiropas digitālajiem makiem. Kostarikā izmēģinātie oglekļa kredītu mehānismi kļūst par globālu oglekļa tirgu paraugiem. Nu, ir arī vēl citi paraugi, bet ne šoreiz. Šī visaptverošā pārvaldības transformācija šķiet brīvprātīga un izdevīga. Valstis, tostarp Latvija, izvēlas pieņemt šīs sistēmas, lai piekļūtu izmisīgi nepieciešamiem attīstības finansējumam. Iedzīvotājiem tiek uzlabota pakalpojumu un infrastruktūra, bet viņi neapzinās, ka viņu pārvaldības sistēmas ir sistemātiski pārstrukturētas saskaņā ar ārējām prasībām. Tradicionālās iestādes ir izstumtas ar nevalstiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas kalpo kā starptautisko pārvaldības sistēmu īstenošanas struktūras. Un vēl ir jāpiemina arī tāds dokuments kā Venēcijas deklarācija. Tā attiecas uz vairākām dažādām deklarācijām, kurām katrai ir atšķirīgs konteksts un mērķi. Vēsturiski nozīmīgākā no tām attiecas uz tuvajiem austrumiem. Vienkārši laika dēļ bišķiņ skriešu pāri, un cita Venēcijas deklarācija tika pieņemta 2012. gadā konferencē par noturības pret katastrofām veidošanu Eiropā, pievēršoties kultūras mantojuma aizsardzībai un pielāgošanai klimata pārmaiņām. Venēcijas deklarācijas vīzija ir sistemātiski īstenota 11 jomās, tā radot integrētu aparātu, kurā zinātniskā racionalitāte kalpo par galveno prizmu, caur kuru tiek formulēti un risināti visi morāles jautājumi. Un intelektuālai izsmalcinātībai šeit ir izšķiroša nozīme, jo tā potenciālo opozīciju notver pirms tā ir izveidojusies. Sarežģītības teorija, sistēmiskā domāšana, kā arī emergency, jeb neatliekamas vajadzības sistēmas sniedz it kā zinātnisku pamatojumu hierarhiskām kontrolas sistēmām. Pirms daudziem gadu desmitiem, es pieļauju, ka jūs nezināt, tāda Aleksandra Bogdanova radītās vīzijas, tūlīt, par sabiedrību kā cilvēku superorganismu. Mirkli, man ir vēl... Aha. Tūlīt? Nē, nav stunda. Mīļš, paldies par ieteikumiem. Mīļš, paldies par ieteikumu. Jā, tiešām Agita lēnām vajadzētu beigt, bet es atvainojos bišķiņ, Agita. Es, kungs, ieteiktu jums atstāt e-pastiņu, un mēs nosūtīsim jums šo informāciju, lai vēlreiz varētu pārklausīties. Ja? Paldies jums. Dosim Agitai, lai pabeidz. Es jau šo arī, ne? Te jūs redzat, ka tas, kā mēs tā pretojamies, tas viss tiek attiecīgi apzīmēts. Un ir pienācis, tā teiktais, izšķiršanās brīdis. Un šī analīze ieskicē sistemātisku globālu totalitāru aparāta veidošanu, izmantojot institucionālus mehānismus. Sistēma nav tuvu ieviešanai, tā jau darbojas. Zinātniekiem draud karjeras iznīcināšana par atšķirīgu attieksmi pret klimata pārmaiņām. Un šo vektoru ieviešanas rezultāts ir jūs sapratāt, visaptvaroša sistēma tā ir. Labi, neuzskaitīšu, kā tad mēs te visi, kādu mēs informāciju filtrētu saņemam un tā tālāk. Tikai piebildīšu, ka izvēle ir jāizdara tagad, kamēr vien tā ir iespējama. Tiem, kam viss sacītais šķita par komplicētu vai vienkārši slinkums analizēt un domāt tīri latviski vienā teikumā kopsavilkums. Ar ilggadēju manipulatīvu sistēmu ieviešanu sabiedrībā tikusi iepludināta ideoloģija par resursu nepietiekamību, kas patiesībā ir aiz zinātniskiem un ekonomiskiem lozungiem maskēts banāls bizness, cilvēces kontrols, depopulācijas un dabas resursu iznīcības plāns. Mums nav nekādas vajadzības pēc vēja enerģijas un ieguvuma nekādā mērā neatsver zaudējums, kas ir cilvēku un dzīvnieku veselības apdraudējums, dabas un ainavas neatgriezeniska izpostīšana un ekonomikas sagraušana. Paldies arī nepacietīgajiem!